Man šodien kā reiz tā izbasītas pedofīls jobanais Kaspars, ja? Es kaut ko mierīgi braucu kodās ekskursijās pa Ēģiptes tuksnes, tur ar kvadriem, ar kaut kādiem bagījiem, kur liekas tulīt izjuks, ja? Un tu man pēkšņi tā sāk sāpēt čobis un tā sāp pauris. Man Kaspars mēģināja atrast frekvenci, jo, tur tūkstneša vidū tur ir diezgan grūti uztvert, ja? Bet viņam kaut kā izdevās. Viņš uzreiz man kaut ko sāka lūgties. Kaupen, pārēj mūsu pusē, pārēj manā un Štrīpiņa pusē, tev būs tik daudz naudas, tev būs tik daudz meitenes. Bet lai tas krāns iet dirst, es viņam nemūžam nepievienošos. Es viņam jau pateicu, pisies nahuj, Dauni, pisies nahuj, dēļ. Nu jā, viņš vienkārši slims, bezspēcīgs šizofrēniķis. Viņš pret tev pielietoja to tā saucamo starošanu un griešanu vai kaulu zāģi. Un, viņš man šo sūdu izmanto pret man vairākas reizes dienā. Viņš vienkārši ir izmisumā. Viņam nav kur likties, viņš ir strūkceļā, tupikā, un tur vēl kaut kādi pārējie tur imbecili, tur vēl tā kā, mēs nevaram padoties, un tur, nezinu, velk to kropulu, es nezinu, kur, vakars uz ezera kručšiem tur ir.